šeit, piemēram, parādīsim vienu konkrētu tāmi. Tātad telpa ir 11 kvadrātmetri, telpa ir ar 4 stūriem un perimetra garums ir 13,26 tekošie metri. Tāpēc arī tā smuķa tabuliņā mēs to visu arī sarakstam. Tātad materiāls GM320, 10,99 kvadrātmetri, kvadrātmetra cena 10,90. Tālāk ir 4 stūri par stūriem. Ražotājs ņem papildus naudas, jo pie ražošanas veidojas atgriezumi. Pat ja telpa ir kvadrāts vai taisnstūris, ruļļa platumos nevienmēr trāpa. Parasti vienalga kaut kāda strēmola tiek nogriezta un aiziet uz utilizāciju. Tiklīdz telpa ir sarežģītāka ar vairāk stūriem, tad vairāk atgriezumi un līdz ar to šādā veidā tiek kompensēti tie zaudējumi uz atgriezumiem. Tālāk profili šajā gadījumā ir klasiskais sienu profils FS, metra cena ir 2,40. Tad ir papildu materiāli, mehānismi montāžai. Papildu materiāli tās ir gan skrūves, stiprinājumi, skočs, gāze, līme, viss, kas saistās ar griestu montāžu. Tad šie izdevumi arī ir kaut kur jāreitina. Būtībā ne visās tāmēs parādās stūri, ne visās tāmēs parādās papildu materiāli, jo tā ir zināma mūsu kolēģi viltība, viņi šīs izmaksas samet materiāla cenā. Tas notiek tāpēc, ka daudzi pasūtītāji zina, ja viņi grib kvalitatīvus griestus, tad materiālam ir plus mīnus 10 euros kvadrātmetru jāmaksā. Un šādā veidā var parādīt, ka it kā materiāls dārgāk maksā. Mēs tā nedaram, jo kādas pozīcijas ir, tādas arī uzrādām. Tālāk ir montāžas darbi. 13,26 metri. Reizinām ar 8,50 iegūstam montāžas darbu izmaksas. Tām, kā redzat, ir no 2 daļām. Tad pirmajā daļā tas ir paši griezti, otra daļā ir papildu darbi. Dotajā gadījumā no papildu darbiem šeit ir noseglīstas ielikšana, vienas lustras uzstādīšana, karnīzes pielikšana 3 metri, transporta izmaksas 20 eiro. Bet būtībā papildu darbi var būt daudz un dažādi. Tur visādi gaismakļi, nišas un tā tālāk. Pa lielam katrs objekts, katri griezti ir unikāli. Un šajā gadījumā tāma tika sastādīta 3 varianti, jo piedāvājam materiālu no 3 dažādiem ražotājiem. Materiālam ir dažāda kvalitāte, līdz ar to arī cena sanāk dažāda. Atšķirība ir materiāla kvalitātē. Būtībā viss ir banāli, jo materiāli ir labāki, kvalitatīvāki, biezāki, elastīgāki, ilgmužīgāki un tā tālāk, jo viņi attiecīgi dārgāk maksā. Diemžēl. Lai gan kvadrātmetra izmaksa ir tāda ļoti, ļoti nosacīta mērvienība, brīžiem pat absurda, bet kopš kāda laika mēs pie savām tāmām šīs kvadrātmetra izmaksas pievienojam. Matricā ielikām formulu un dators automātiski rēķina kvadrātmetra izmaksu. To darām vairāku iemeslu dēļ. Pirmais iemesls ir tāds, ka ir klienti, kurš mierā neliksies, kamēr nenoskaidros, cik izmaksāja kvadrātmetrs. Tad, ja kādu tas interesē, varam paskatīties un uzreiz redzam ar konkrēto materiālu, konkrētā gadījumā, cik izmaksāja kvadrātmetrs. Otrs moments ir tāds, ka šis cipars parāda, kā ar cenām mums viss ir ļoti labi, cenas ir reāli zemes. Un trešais iemesls ir tāds, ka pēc šīm kvadrātmetru izmaksām mēs varam salīdzināt cenas iestieptajiem griestiem un riģipšiem ģipškartona griestiem. Visādā ziņā mēs bieži dzirdam jautājumu, kas būs lētāk, kas būs izdevīgāk, likt riģipsi vai iestieptos griestus. Un pēc šīm kvadrātmetra izmaksām mēs redzam, ka iestieptie griesti pat salīdzinoši nelielā telpā 11 kvadrātmetri, kur perimetra cipars ir lielāks par laukuma ciparu. Mēs varam uzbūvēt iestieptos griestus, faktiski sākot no 23 eiro par kvadrātmetru.
šajā konkrētajā gadījumā. Ja izmantot plasmasas vai atvieglotos metāla profilus, mēs varētu ietaupīt līdz €1,5 no tekošā metra, respektīvi nolaisties šajā gadījumā līdz €22 par kvadrātmetru. Ja ņemt vēl lētākus materiālus, tur vēl varētu ietaupīt, teiksim, 3 līdz 4 eiro par kvadrātmetru. Un reāli mēs varam nolaisties zem 20 eiro par kvadrātmetru. Vienīgais jāņem vērā to, ka katrs tas ietaupījums, viņš velk līdzi arī kaut kādas sekas, pazeminās tā griestu kvalitāte un arī rezultāts nebūs tik labs. Kā jau teicu, mēs ar griestu uzstādīšanu nodarbojamies jau vairāk kā 15 gadus. No 2008. gada katri griesti ir jārēķina. Un pa šiem 15 gadiem mēs nonācām līdz tam, ka tikai tā un nekā savādāk. Parasti nākamajā dienā mēs tāmi nosūtam parasti uz WhatsApp vai uz e-pastu. WhatsApps ir ļoti ērti, tāpēc, ka var līdzi aizsūtīt arī kaut kādus skaidrojumus. Vairumam klientu ir svarīgi saprast, par ko viņi naudu maksā, pārliecināties, ka nepārmaksā, vai arī pat salīdzināt kaut kādus piedāvājumus, bet kā to var izdarīt, ja nav tāmas. Tāma ir svarīgi, jo mēs redzam, kādi konkrēti materiāli tiek piedāvāti, kādi profili, un galvenais redzam, kas tāmai ir ietverts, vai kas varbūt nav ietverts, jo pat apzināti var neietvert kaut kādas pozīcijas, piemēram, noseglīsti. Par noseglīsti no 100 cilvēkiem varbūt viens pajautās. Un ja klients nav pajautājis, muļķi jau vienmēr var notēlot, pateikt kaut kā nepadomājam, tad jūs neprasiet, mēs neierēķinājām. Un tas ļauj naudu pēc tam vēl paņemt klāt. Bet ja tāmā ir kaut kāda pozīcija jau ierakstīta un kaut kāda cena par to ir ierēķināta, otrais par to naudu nevar paprasīt. Un tāpēc arī tas ir svarīgi, lai saprastu, kas tāmā ir ietverts vai kas varbūt nav ietverts. Un vēl ir tāda lieta, ka procesā var rasties izmaiņas, un tas bieži vien notiek. Cilvēks sākotnēji sakot, es gribu vienu lustru, vienu karnīzi un viss. Atbraucam uz montāžu, cilvēks saka, mēs te padomājam, liksim nevis vienu lustru, bet 10 gaismas, piemēram, un karnīzi vispār neliksim. Loģistikā arī izmaksas mainās. Un ja nav tāmas, tad var veidoties kaut kāda nesaprašanās, kaut kādas konflikta situācijas. Tāpēc, ja ir šāda detalizēta tāma, ja tiek veiktas izmaiņas, tad vienu pozīciju izņem, citu pieliek, un klients saprot, kāpēc kaut kas mainījās. Tas nav obligāti, ka summa mainās, viņa kļūst lielāka, viņa bieži vien kļūst arī mazāka, tāpēc tāma ir ļoti svarīgi. Apzināti slēpj, kā jau minēju, noseglīsti, jo par noseglīsti no 100 cilvēkiem varbūt viens pajautās, vai būs noseglīste. Jo daudzi nezina, ka tāda mēdz būt, un tie, kas zina, kāpēc domā, ka tas jau automātiski tāmai ir ierēķināts. Tāpēc var šādu pozīciju arī nenorādīt. Un es teiktu, ka daudzi mūsu kolēģi arī tā dara, diemžēl, jo primārais, uz ko cilvēks skatās, tās ir izmaksas. Un bieži vien izvēlās, kas piedāvā zemāku ciparu. Un ja noseglīsti nenorāda tāmē, tas ļauj 2 līdz 3 eiro, teiksim, uz metru tām iedot zemāku. Šajā gadījumā ir 13 metri perimetrs, līdz ar to kaut kādi 40 eiro mēs varam, teiksim, tādā veidā paprasīt no klienta pēc tam. Kā jau teicu, mēs tā nedaram, tāpēc dodam detalizētu tāmi un līdzi dodam arī kaut kādus skaidrojumus. Transporta izmaksas tās arī tāda svarīga pozīcija. Ja tāmai jau tās izmaksas ir pieskaitītas, attiecīgi neviens vairāk par to naudu nevar paprasīt. Būtībā ir dzirdēts no mūsu klientiem dažādi bēdu stāsti. Pat
ir dzirdēts tā, ka iedot grieztu cenu, bet izrādās, ka tur profilī it kā nav ierēķināti iekšā. Tas tā it kā absurdi, bet dzīves realitāte. Tāpēc tomēr ir svarīgi iedziļināties un saprast, kas konkrēti tiek piedāvāts un kas šajā cenā jau ir iekļauts vai varbūt nav iekļauts.